Ziema ir beigusies, saulē sāk spiedēt un nodokļu pārmaksa sāk lēnām ripo kontā. Tādēļ ir perfektais laiks, lai parūpētos savu mašīnu ar Washcard pavasara komplektu. Tad process sākās ar karsā tvaika mazgāšanu. Šis ir ļoti svarīgs process, ir tīpaši pēc ziemas, jūs bieži izmantojat pašapkalpošās mazgāšanas vai, pieņemsim, ātrās mazgāšanas, kur tiek uzklāts pēc tam karstais vasks. Problēma ir tāda, ka sākumā uzklāja vasku, viss izstāsta smuki, bet pēc tam katrā nākamajā mazgāšanas reizē nevar noņemt to viso vaska kārtu. Un pēc katras mazgāšanas reizes tās vaska kārtas krājas. Un problēma tāda, viņas tikai tāda izveido vaska sendviču, bet starp katru kārtu saklājās nenomazgātie netīrumi. Un tādēļ tev beigās ne tikai daudz vaska paliek pāri, bet daudz netīrumi. Un ar karsto tvaiku ejot pāri, vienā mazgāšanas reizē visas vaska kārtas tiek noņemtas. Nākamais solis ir bituma noņemšana, un esencē doma ir tāda, ka kad tu brauc pa ceļu, no ceļa nonāk nostāds kā piķis un tāra, kas ir iesrādāta asfaltā iekšā, pieķerās pie virzules klāt, un tu ir ļoti sarežģīti bez bituma noņemšanas dabūt nost. Tādēļ uzpūšam virsū, nostrādājam nost, notīram visu piķi un pie reizes mašīna spīdīgāk paliek. Un tad divi fināla soļi. Pirmais – vaskošana. Uzklājot vasku iegūst divas galvenos labumus. Mašīna paliek spīdīgāk un vieglāk viņu uzturēt. Un finālā ūdens atgrūdušies pārklājums uz vējcikla, lai lietainajos laikapstākļos būtu drošāk braukt. Salona dezinfekcija ir tieši tā, kāds izklausās, notīrīt visas virsmas no baciļiem un netīrumiem, tīpaši pēc ziemas perioda, kad visi bija slimi, parūpēties gan par veselību, gan par mašīnas tīrību vienā solī. Tādēļ izvēlēs pavasara komplektu un iebrauc sezonā tīri un svaigi.